Dīdzis Zariņš ir viens no spēcīgākajiem Latvijas spēka vīriem un spēcīgāko nacionālo bruņoto spēku militārās policijas karēvis Diškarēvis. Sacensībās startē Latvijas spēka vīru elites grupā un ir visvairāk kārtīgi bijis spēcīgākais vīrs Latvijā. Pirmais tituls iegūts 2013. gadā. Spēka vīra tā joma no sākuma es pieļauju, ka bija parādīt, cik tu spēcīgs esi un ka tu vari, tā teikt, tiem Latvijas spēcīgākiem parādīt, ka tu arī esi stiprs, un tas bija tā lielā motivācija, tur iet un ņemties un darīties. Man patīk vairāk tīri tas spēka sports, spēka disciplīnas, kur es varu pārbaudīt sevi vispār kā cilvēku, cik daudz es varu kaut ko lielu, smagu pacelt. Dotajā brīdī mēs esam manas dzimtas lauku mājās. Es atrodas Madonas novadā, Mārcienes pagastā. Un, jā, šī tā kā miera osta. Vieta, kur uzkrāt enerģiju, atgūt spēkus un sagatavoties nākošai cīņai vai jaunam uzdevumam, kuru paveikt pēc iespējas labāk. Ikdienā strādāju Nacionālajos bruņotajos spēkos, tieši dienu militārajā policijā. Un papildus spēka vīru sporta veids, kas diezgan saistošs abi divi, ka armijā jābūt spēcīgiem vīriem, tad tas tā kā iet roku rokā ar manu nodarbošanos. Kaut kādu laiku armijā bija tāds armijas dižvīrs, kas bija tā kā pielīdzinās tam, tikai militārām pieskaņām, tur lādiņa nešana un smilšu maisi, kaut kas tam līdzīgs. Un tad kaut kāda, man liekas, jau iepazinos ar Raimondu Bergmani, tad kaut kādas tur pāris sarunas, un tad viss kaut kā tā automātiski arī aizgāja. Jāatzīst, ka es izbaudīju to pašu, ko runā citi sportisti, kad es neredzēju, kā mans bērns sāk rāpot, kā sāk staigāt, jo tieši tajās dienās es biju kaut kur ārzemēs sacensībās. Bet kaut kā jau viss pats no sevis kaut kā pielāgojas visam. Mums jau, kā mēs smējāmies, jau tagad nesen atcerējāmies, ka mēs kaut kur braucām sacensību, tur bērnam viss bija mašīnā, bagāžniekā viss nodrošināts, tur gan podiņi, visi tur ēdieni un vispārējais. Tur bija tā kā pikniks sacensībās, var teikt, un viss tāds ģimenes pasākums. Tu saki, es tevi neesmu cēlis. Man patīk, ka tētis, var teikt, piedalās sacensībās. Tad, kad ir tētis citās valstīs, es neesmu viņam blakus, es jau, var teikt, jau domās atbalstu. Šogad mums apritēja 14 gadi, kad mēs esam kopā, un 5 gadi laulībā. Un iepazināmies, nezinu, vai var teikt standartā, bet naktsklubā. Tad vēl bija 4 balti krekli. Man patika ļoti dejot. Ja jau Dīdzis tur bija, tad viņam arī patika tur dejot. Un tā mēs saskatījāmies, sadejojāmies un dejojam vēl joprojām. Sākumā droši vien, ka traki gāja, Kad ir tāds standarts, kad gribās, lai es esmu pirmajā vietā, bet, diemžēl, nebiju pirmajā vietā, kad bija tas sports. Un kaut kā gadiem ejot, jau tas viss arī aizgāja tā, ka tas bija mūsu ikdienā, kad mēs braucam, mēs darbojamies, mēs visur esam un kad mēs esam blakus, kā teikt. Mēs vispār visa ģimene bijām tur iesaistījušies. Pirmie 5 gadi Pirmie noteikti. 5 gadi jau noteikti. Dīdzim vēl nebija savas mašīnas, un mēs visur no viena gala Latvijas uz otru gala Latvijas, tur bija šoferis un mēs tur, katram bija savs uzdevums, ko kurš darījām. Brālis ledu meklēja pa veikaliem karstajās dienās, un es sekretāra amatu veicu, Agnese masēja. Mums tur komplekts riktīgi bija. Šeit tikai neliela daļa, neliels ieskats visā, ko es esmu darījis. Šitā ir tāda pirmā tāda interesantais kauss, un šitas ir pirmais starptautiskā sacensību kauss, vests no Kanādas. Ļoti patīkami bija, kad organizatori prasīja kādu mūziku likt fonā, kad startēja. Un, protams, man skanēja latviešu mūzika. Gadā ziņā latviešu mūziku ārzemēs dzirdēt kaut ko Kanādā, tas, man liekas, vispār bija tas tāds riktīgi labs. Šis ir pēdējais, tāds lielais starptautiskā sacensību kauss no Ķīnas. Principā jau par jebkuru kausu ir kaut kāds stāsts, ko varētu izstāstīt, bet
Pats pirmais, tas lielais, nozīmīgais kauss bija šis, kad tika izcīnīts Latvijas spēcīgākā cilvēka tituls. Pirmoreiz man tādi 3 ir, bet šis pirmais, un, protams, ar šito arī sākās visas tās pirmās starptautiskās sacensības. Un starp citu, šo es izcīnīju 13. gadā, un 13. gadā piedzima meita, tā kā 13 man ir diezgan tāds, nevis slikts, bet ļoti labs un patīkams cipars. Savukārt es tīdzi atceros šo kausu. Tas bija Lido. Tas ir pirmo reizi, tu kādā posmā izcīnīji pirmo vietu. Jā. Tu pacēli 6 akmeņus, toreiz laikam pirmo reizi tas bija. Katrā ziņā tu apsteidzi toreiz Arti Plivdu, un pirmo reizi savā karjerā tu ieguvi kādā posmā pirmo vietu. Jā, par tiem akmeņiem arī stāsts ir, kad Latvija kārtoreiz izcēlās tajā sporta veidā, jo visur pasauli bija 5 akmeņi, ko celt. Latvijā bija uztaisīti 6 podesti un 6 akmeņi, un speciāli tika pasūtīts uz, jo principā visur ir vienādi akmeņi, no 100 kg līdz 180. Un Latvija uztaisīja vēl 6 akmeņu, un tas svēra 200 kg. Un tad bija 2 gadi, kad es vienīgais Latvijā to spēju izdarīt, un tad mani, kā saka, aizkulisēs, man iesauc par akmensvīru, kad šī visa notika. Tas bija tāds, jā, tas tāds, kad tu cel to 6. akmeni, un tad, kad visi skatītāji piecēlušies kājās, tu redzēt, pacels un nepacels, emocijas. Jā. Katrā ziņā, kad brauc ciemiņi pie mums, prasa, kur es dzīvoju, tad var teikt, grūti pabraukt garām, jo mums Latvijas karogs plīvo un pilnas palodzes visā mājā ir ar kausiem. Jā, uzaudzis Mārcienā, un šeit manas bērnību gaitas tika pavadītas no 9 gadi, var teikt, un jā, šis tas laukums, kur starpbrīžos spēlējām ķerenes, un kur tika pavadīts diezgan aktīvs laiks starp mācībām. Pabeidzot Mārcienas pamatskolu, mani ceļi veda tālāk uz Cēsa pusi, uz Jāņmuižu, kur apguvu pavāru profesiju. Pavasaros Meceres krogā prakse bija. Jā, tad tie 3-4 gadi tajā jomā, un pēc tam izdomāju, ka tomēr iešu uz armiju. Aizgāju pieteicos armijā, un tā joprojām jau 20. gads, laikam, vai pat vairāk ir dienas armijā. Meceres krogs 3 vasaras pavadīju šeit. Pirmajā gadā es vairāk stāvēju pie izlietas un mazgāju netīros raugus. To es visvairāk atceros. Pēc tam jau vairāk tur sāk iesaistīties kaut kādās citās lietās, bet pirmais gads, tas vairāk, tās jauniņu darbiņš. Šitā, kā teikt, ir tā mana svētnīca, kur es atnāku nomierināt savu nervu sistēmu, teiksim tā. Protams, svētākais, kas manā zālē ir Latvijas karogs. Mans pirmais un arī vienīgais baneris, kas tika arī izvietots sacensībās. Un, jā, šie divi mani uzticamākie sponsori, atbalstītāji, pareizāk sakot, Madonas novada pašvaldība un Mārcienas pagasta pārvalde. Tad nākošais tas ir šitas kauss, ko mēs iepriekš runājām, pirmo reizi, kur es uzstādīju Latvijas rekordu baļķa celšanā, Ivara Grahojska piemiņai. Un te man izdevās pacelt tos 205 kilogramus. Un tā kā viņš man bija ļoti tuvs cilvēks, un tad es domāju, šiem kausam vajadzēja arī, viņš iederētos tieši šeit. Goda vietā visu laiku es trenējos vienatnē, tad arī man ir tapa speciāli pasūtīts šis lielais karogs, ne karogs, ar uzrakstu, jebkuram, kas kaut ko grib darīt, lai vienmēr zina, ka tu vari, tikai galvenais tam ticēt. Un man ienāca prātā šāds teksts vēl, kad esi akmeņu lauzis savu sapņu.
Jo tas pagājušajā gadā pacēla tos 430, tas svars 17 gadus nebija celts. Jā, tāpēc gribas tā bišķi vairāk, lai tas rekords pieder man vismaz. Jau uz kādiem 10 gadiem tas būs baigi forši. Ja mans vārds stāvēs tur, kāpēc ne? Tā kaut kā. Kas ir bijis tos dzīves tās lielākais izaicinājums profesionālajā sportā? Bija saulaina diena, nekas neliecināja, ka būs kaut kas nopietnas. Es domāju, bija paredzēts vienkārši man brīvdiena. No svaru zāles, no visa atpūtīšos, kā saka, divānām pie televizora. Pēkšņi no rīta zvans. Draugs Ivars zvana, saka, klausies, var izpalīdzēt? Es saku, labi, protams, kas pa lietu? Viņš saka, vajag lidmašīnu pavilkt. Labi, brauc uz lidostu. Stāsts bija tāds, kad viņš bija satraumējies un viņi gatavojās tur vienam pasākumu, var sakot, un vajadzēja parādīt tiem organizatoriem, ka tas ir izdarāms. Un tad es biju tas izmēģinājuma trusītis, parādīja, ka tas ir izdarāms. Un tad, tas bija tāds, laikam, spēka ziņā un tajā visā tā izmēra ziņā tas ir, laikam, visgrandiozākais, kas ir Air Baltica lielā štātē lidmašīna pavilkta. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Pēdējos gadus jau es teikšu tā, ka ir jau vairāk parādās tas emocionālais grūtības tur savienot sportu ar darbu. Un tad 2 gadus atpakaļ es piedalījos Anglijā baļķu celšanas sacensībās. Un, teiksim tā, es pusgadu cītīgi gatavojos uz to, bet sanāca tā, kā sanāca un aizbraucu tām sacensībām, teiksim tā, negatavs. Neparādīju galīgi to rezultātu, ko es varēju pat treniņos šeit uztaisīt. Un tas man tā kā saka, nedaudz apbēdināja, bet viss tas emocionālais sākās ar to, kad es nostartēju, pacēlu baļķis pacēlus 190 laikam. Un sanāca tā, ka aiz manis vēl startēja kaut kādi 5-4 cilvēki vēl. Un man bija līdz arī savā komanda no Latvijas. Es apzinājos to, ka es esmu slikti nostartējis, un es, kā saka, aizmugurēju tur savā, nostartēju, kravāju atpakaļ koferī visu savu ekipējumu, visu, un to viens saka, tas nepacēla tur, un tas otrs arī nepacēla, tos pēdējos tos piegājienus, tur ir 3 piegājieni tajā baļķu celšanā. Un saka, Dīdzi, tu trešais, es uzreiz tāds pacelājums, vismaz ar medaļu atbraukšu mājās, vismaz, sanāca kā sanāca, jā, bet vismaz medaļa būs trīniekā, vismaz es ticu, tas jau likās baigi forši. Pēc tam, pēc mirkļa, saka, Dīdzi, tas arī nepacēlas, otrais, vispār, ideāli, pēc tam saka, Dīdzi, tu uzvarēji, tad prieka asaras, tas bija tāds. Tur paziņojas no Latvijas un viss tas. Un gandrīz ļoti līdzīgi man sanāca arī pagājušajā. Es braucu uz Ķīnu, Ķīnas lielais kauzs norisinājās. Un tur arī dažādi momenti bija, kad bija grūti tur savienot dažādas lietas. Un tur arī sanāca nejauši uzvarēt. Un tad Latvijas karogs tur un kad tur pēc sacensību tās intervijas, jā, tur spēks no Latvijas un visādas tādas frāzes. Un tāpat kāds parasti visur zeķītes kaut kādas, kaut vai Latvijas ornamentus, viss, man patīk tā, ka, izrādīt citiem, kas ir izrādīt ārzemniekiem, ja, kad kā ir cienīt savu valsti un, teiksim, izrādīt, ka tu, no kurienes tu nāc un kā vietējiem
parādīt, ka to nevajag aizmirst, kad es maza tauta, bet spēcīga. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Viens no Latvijas rekordiem, kas man pieder, ir baļķu celšana. Raimonds Bergmans, kad pacēla 190 kg. Tas notika sacensībās Maskavā, un uz to brīdi tas skaitījās pasaules rekords. Un, viņš diezgan ilgu laiku Latvijā netuvu neviens nebija tam. Un tad vienā sacīkstais Dainis Zāģeris pacēla 200 kg. Un tad atkal bija tā liels posms, ka nenotika tādas sacīkstes, kur uz maksimālo svaru tur ceļ to baļķi. Un tad Latvijā uzrīkoja tādu piemiņas kausu mūsu spēkvieram, kurš diemžēl aizgāja aizsaulē. Un tur man izdevās pacelt 205 kg. Un es biju, tas man ļoti tuvs cilvēks bija, tas jau bija tā emocionāli patīkami, ka viņa kausa izcīņā es uzvarēju, un plus es vēl uzstādīju jaunu Latvijas rekordu. Un tajā pašā gadā, arī tepat Mācienas pagastā notiekošajās sacensībās, es otro reizi laboju Latvijas rekordu un pacēlu jau 210 kg. Tas gads bija tāds riktīgi tāds. Bija arī ciemiņi no Lietuvas. Tās bija oficiāls sacensības ar visiem tiesnešiem un visu pārējo. Un šis rekords joprojām nav pārsteigts, bet es ļoti ceru, ka mūsu jaunais talants Valentīns Klavinskis drīz to izdarīs, jo viņam ir ļoti labas dotības uz to. Un es tikai priecāšos par viņu. Jauks cilvēks vienkārši viņš ir, un tāpēc man nav jaukiem cilvēkiem es novēlu visu to jaukāko, kā teikt. Un nav nekāds iebildums, ka labam cilvēkam tiek kaut kas labs. Ir nodoms te pašā spēka vilkmē labot Latvijas rekordu, paceļot virs 430 kg. Un es šogad, nezinu, vai tas izdosies, bet es ceru, ka varētu uz nākošo gadu iet uz visiem 100 tikai tam vingrinājumu. Tā kā es jau iepriekš teicu, ka tagad es vairāk tā priekš sevis, priekš savām sajūtām un trenējos un gribas pārbaudīt sevi, cik es varu. Es pagājušajā gadā pacēlu 430, kas bija Latvijas rekords, un tad es gribu uzstādīt šajā vingrinājumā, lai es te būtu vienīgais, nevis, ka tur atkārtojas, kā teikt. Brāļa visraksturīgākā iezīme būtu, kad viņš ir neatlaidīgs. Šajā periodā, kamēr veselība ļaus, es domāju, noteikti arī darbosies un mēģinās savus kaut kādus varbūt vēl neizsapņotos sapņus piepildīt, un cerēsim, ka tas arī viss izdosies un īstenosies. Ģimenes atbalsts nozīmē daudz, kad tas atbalsta plecs, kā teikt. Daudz kas paliek aizkadrā. Lielo darbu jau vispār jebkurā, gan sporta veidā, jebkurā jomā to lielo darbu jau neviens nemaz neredz. Gribas, kā teikt, vairāk reklamēt, popularizēt, izrādīt to, kad mēs mazā valstī, es teiktu, ļoti mazā valstī, esam diezgan daudz tādi spēcīgi vīri. Un arī prieks, ka arī Latviju meitas, kā teikt, ir palikušas diezgan aktīvas. Un kad tas, ka maza tauta, tas nenozīmē, ka mēs esam kaut kādi tur švakie. Mēs varam daudz, mēs varam cīnīties arī un pierādīt tādām lielām valstīm, kā, piemēram, Amerika, Kanāda, tādām lielām top valstīm, ka mēs esam stipri. Ģitāru pārsvarā izņem ārā un notīra putekļus katros Ziemassvētkos. Lai radītu to Ziemassvētku noskaņu, tad tiek Ziemassvētku dziesmas spēlēts ģitāras. Un tad mēs tā visi tā kā kopistiski apvienojamies dziesmā, teiksim tā, un tad tā svētku noskaņa jauka. Skan zīmīte galo garūti, mani jūta vienīgā.
Bez tevis dzīvot tik grūti, bez tevis te nav nekā. Kad zīlīte galo garūti, tik mani jūta vienīgā. Bez tevis dzīvot tik grūti, bez tevis nav nekā. Kur mieru lai bez tevis rodu, nav vairs šķirt mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas man bijis ir un būs. Kur mieru lai bez tevis rodu, nav vairs šķirt mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas man bijis ir un būs.